labrīt. Mēs esam lidostā. Šodien lidosim ar iekšzemes lidojumu. Parādīsim kādu lidmašīnu. Bet es domāju, būs jautri. Nav nekāda lielā lidmašīna, tāda 12-vietīgā. Speciāls termināls domestic flightiem. Tagad jau redzēsim. Nu, Dārtiņ, mēs dodamies. All right, let's go. Thank you. Kur mēs esam, Dārtiņ? Drake Bay. Mēs esam dziļākajos džungļos, kādos vien var iebraukt šajā valstī. Mūsu lidmašīnas. Ar to mēs atlidojām šo mazo lidlauku. Ejam uz lidostu. Bahijā de Drake. Bahijā de Drake. Jāņem taksis uz bīču, tad tev būs jākāp ūdenī un jāstapē laiva 12:30. Laivai kāds Don Juans mūs aizdīs pa lietus mežiem. Tā ir sirds, kas vairās vaļā, un prāts, kurš vispār nesaprot, kādā sakatā mēs šeit esam. Tātad mēs joprojām gaidām mūsu laiviņu. Pēc kaut kādas pusstundas būs jau klāt. Un tad būs 20 minūšu brauciens pa jūru, pa okeānu uz mūsu hoteli. Visi saka, ka Jaguar hoteli, un visi saka, ka tajā hotelī ir tas pats, kas apmēram būtu meža vidū parkā un pilns ar dzīvniekiem. Korkovādā Nacionālajā parkā. Korkovādā Nacionālais parks ir trešais ar dzīvnieku sugām visdaudzveidīgākais nacionālais parks visā pasaulē. Es domāju, ka šeit ir sākot ar pumām, jaguāriem, tapīriem, visu veidu. Čūskām gan jau. Jā, un putniem un ķirzakām un iguānām un vēl kas, viss kaut kas. And I am Chica Blanco, he's Chico Blanco, un mēs esam blakus klusajam okeānam. Šeit ir ritīgs mafioznīgs. Tā mums ir tās visu pietura. Un visi palīdz viens otram izkāpt no laivām. Un vispār jau ir labi, ka tev ir kāds, kas tev sagaida. Dzirāk, mēs rotušiem būtu iekāpuši vai nu vismaz vienā vai otrā vai arī trešā vai ceturtajā laivā. Labi, ka mums ir kāds, kas pasaka. Dzirāk. Šādi arī kungi palīdz vienmēr izkāpt, nes visu mantas. Un tad skrien un prasa pengu, jeb atmaksu. Domā, viņi prasa atmaksu? Nē, tagad nē. Bet pirms tam tas mūsu jamaikietis, viņš pieskrēja pie mašīnas un pateica, es 4 cilvēkiem palīdzēju atvest mantas, kuri mana nauda? Oi, muchas gracias. Ejam uz laiviņu. Tāda laiviņa. Yep. Sorry. Kur mēs sēdēsim, nav vietas.
Automatic. Alright. Šeit ir partīti. Mēs esam vienkārši pie... Ir Korkovado Nacionālais parks, un mēs esam Korkovado Nacionālā parka maliņā. Un mēs, jā, pa visādām takām varam ieiet gluži ne parka teritorijā, bet pie paša parka, kas nozīmē, ka mēs redzēsim tos pašus dzīvniekus, ko visi citi. Un tas mērķis, kas vienkārši šeit jāparāda. Nav viņa. Viņi leci no viena koka uz otru tieši pāri Otomāra galvu. Jā, tā viņi te dzīvojās. Labi. Beigs. Tā. Tātad mēs ejam pa džungļiem nakts tūrē. Jā. Jau esam iesīduši. Mēs ejam uz Sikspārņu jalu. 45 minūtes, lai saulrietā redzētu, kā viņi visas dvārā. Ļoti karsti jau naktī. Nezinu, kā sanāks filmēt pa nakti. Te jau redzēs ieslēgs gaismiņas, tad viss kaut ko varēs redzēt. They're coming out. Tātad mēs esam pie Sikspārņu jalas. Sikspārņu lido ārā. Dārtai ļoti vēl. Viņi nāks tūt ar paudzi. Viņi tulās 2000 iekšā, jā, un tulās vienā brīdī varētu būt milzīgs mākslinieks ar Sikspārņiem vienās noķert pēc tumšo paliek. Un tas smīd tādi dīvaini smāļi pēc Sikspārņiem. Tā ir viņa čuras kaut kādas viņiem, laikam. Tā es sapratu. Es jau arī iepriekš sapratu, ka viņš mums rādīja tapīrus. Es dzirdēju, ka you should freeze, kas nozīmē nekustēties. Automārs dzirdēja, ka jākāp kokā pēc Jā, tas ātrāk. viņš teica, ka jākāp kokā. Viņi ir bīstami. Tas redzēsim. Tātad pūce atlidoja, lai noķertu kādu no Sikspārņiem, jo viņi barojās uz Sikspārņiem arī. Vietējās pūces. Bet nē, viņš var likt. Lielais zirneklis bīstamais. Look, if you not touch, Now he's a baby? it's a juvenile. Yeah. You see? This frog, sometimes you can see on the trees, the small trees, or on the branch. This is the most poisonous. Oh, it is? Yeah, this is the banana spider. Yeah. Banana spider. That's the most poisonous she was talking about this time. I was asking. Yeah. Yeah, this is very aggressive too. It's very strong. Yeah. Eye snake. No, it's poisonous. What? No. You can touch if you want, but we don't wanna touch because snake can grow like 35 centimeters. Attends, il va le faire bouger. Attends, on le voit? Oui. Oui, c'est bon, c'est bon. Tu le vois, Chatou? I guess buenos dias. Buenas. Mēs dodamies snorkelot. Un tas būs ļoti skaisti, jo mēs 8:00, kas pēc 20 minūtēm izbraucam. Un mēs dosimies uz Cano Island. Isla de Cano. Tā ir viena no visretākajām un viskaistākajām vietām, kur snorkelot Kostarikā. Pastieties YouTube'ā. Un mums būs iespēja šodien redzēt vaļus, delfīnus,
Reizīvis, haizīvis. Tur ļoti daudz haizīvis dzīvo. Bruņurupiķi. Zirtiņus. Bet mēs vēl nezinām, vai mēs redzēsim to visu, tā kā tas ir tikai minējums. Nārtiņ ļoti ceru uz to delfīniem. Nezinu. Es want to see delfīns. Un haizīvis, protams. Haizīvis un delfīns. Okay. Kā to salu sauc, Dārtiņ? Kano Island. Nano? Nano. Mēs vienu šajā vietā, kas parasti ir cieta. Un šeit pirāti agrāk uz šīs salas mēģināja apslēpt dārgumus, kamuflāžot viņus. Along the trail, one can see evidence of human occupation of the island. The canyon reflected in the remains of clay pots. And these were, te bija tā kā ziedojumi šai salai. My man, and he's coconut. Oh, shit. Just go there and then